Kungs, sāc, lai jūra dūs, dusmas novirstās tevī, kungs. Miers, tevī valda miers, kad apkārt vētras man, lai tās rīps. Kungs, sauc, lai jūra dūs, dusmas norimstās tevī, kungs. Jēzu, Jēzu, tās vārds liek tumsai debes. Jēzu, Jēzu, jau vainas vēl. Jēzu, Jēzu, tās vārds liek tumsai debes. Jēzu, Jēzu, jau vainas vēl. Ves savu dzīvību ar slavu piepildi, slavēju. Kungs, ves savu dzīvību ar slavu piepildi, slavēju. Jēzu, Jēzu, tavs vārds liek tumsai debes. Jēzu, Jēzu, jau vainas vēl. Jēzu, Jēzu, tavs vārds liek tumsai debes. Jēzu, Jēzu, jau vainas vēl. Jēzu, Jēzu, tavs vārds liek tumsai debes. Jēzu, Jēzu, jau vainas vēl. Jēzu, Jēzu, tavs vārds liek tumsai debes. Jēzu, Jēzu, jau vainas vēl. Miers, tevī valda miers, kad apkārt vētras pār, lai tās rīps. Kungs, sauc, lai jūra dūs, dusmas norimstās tevī, kungs. Miers, tevī valda miers, kad apkārt vētras pār, lai tās rīps.
atkāpjas tavā klātbūtnē, tavā priekšā tumsa bara. Tā noliec ceļus tavā priekšā. Tavs vārds saka, ka ļaunie gari arī tic un drēb. Viņi tic un drēb tavā priekšā, kungs, halleluja. Viņi tic un drēb tavā priekšā. Halleluja, es tev pateicos, ka tur, kur atnāk Dieva gars, tur tums atkāpjas, tur aiziet šaubas, tur aiziet neticība, tur atnāk ticība, tur atnāk tiešām mīlestība, prieks, halleluja, tur atnāk miers. Un katra tumsa tiek izdzēsta no tās vietas. Halleluja, es tev pateicos, kungs, halleluja. Slāv tev, kungs, halleluja, slāv tev, Jēzus. Šonedēļ es domāju par ko, es pat nedomāju, bet vienkārši Dievs ielika sirdī, kad šodien mēs parunāsim par tā tēmu kā mīlestība. Un palūksim arī, dārgais debes Tēvs, mēs lūdzam atver mums savu vārdu vairāk un vairāk. Nācis palīgā, dārgais svētais gars, tu esi mūsu skolotājs visās lietās. Atnes mums atklāsmi, dzīvu atklāsmi. Lai šis vārds nepaliek vienkārši mūsu prātos, bet lai šis vārds aizskar mūsu sirds un izmaina tās. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tad Jāņa evaņģēlijs 3. nodaļa 16 līdz 17. Es vakar arī šo rakstieru citēju. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Jēzus atnāca, lai glābtu, nevis lai tiesātu. Un kāds viņš ir, tādi arī mēs, un mūsu uzdevums arī ir glābt, nevis tiesāt. Amen. Amen. Tāpēc arī šis paraugs, ko Jēzus mums rāda, kad viņš nāca, lai glābtu, ja? Nāca, lai glābtu, nevis lai tiesātu. Bet cik bieži ir, diemžēl, mēs sastopamies ar to, kad arī kristieši tiesā. Ne? Katrs ir sastopies. Vismaz es esmu. Bet tas ir kaut kas pavisam cits, ko Jēzus mums rāda piemēra, ka viņš nāca glābt, nevis tiesāt. Ja. Dievs ir mīlestība. Viņam ir ticība, bet pati centrālā būtība ir tā, ka viņš ir mīlestība. Pāvela vēstule Romiešiem 5:6 līdz 7. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tādā laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens lēt nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirtē. Ka Kristus mūs iemīlēja, tā, ka mēs bijām bezdievīgi, mēs bijām nespēcīgi. Ja? Viņš atdeva par mūsu savu dzīvību, viņš parādīja savu mīlestību darbībā. Ja? Kā Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa 13. pants, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Un tas ir tas, kad mīlestība, bibliskā mīlestība, ka viņa vienmēr ir saistīta ar kaut kādu darbību, ar kaut kādu rīcību. Ja? Un interesanti arī tas, ka šī dievišķā mīlestība, ka viņa neuzlūko cilvēku vaigu. Amen? Dieva mīlestība neuzlūko cilvēku vaigu. Viņš mīl visus cilvēkus vienādi. Vienalga, vai viņam ir balta ādas krāsa, vai viņam ir melna vai sarkana, vai viņam tāda tautība vai šāda tautība. Ja teiksim, tā kā vecos laikos lielā mērā noteica, kāda tev tautība, ja tur. Piemēram, ebrejiem pat bija likums, kad viņi nevarēja ar citiem būt kopā un tam līdzīgi. Bet jaunās darbības laikā šī Dieva mīlestība viņa ir izlijusi pār visām tautām, ja? Un pat par tādiem, kas tā kā cilvēku acīs ir vispār tādi, kā atstumtie, visādi noziedznieki vai tur atkarīgi un tam līdzīgi, pat pār viņiem ir izlijusi Dieva mīlestība, ja? Ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu, ja? Kad viņš mīl arī tāds cilvēks, kas ir kaut kur pakrituši, ja? Un mums arī svarīgi ir šis Ziemassvētku laiks, kad mums ir iespēja aizsniegt tāds cilvēks, kad cilvēkiem tomēr Ziemassvētku laikā ir vairāk sirds vaļā. Ir šis advents laiks, gaidīšanas laiks,
Un ka mēs arī varam kādam pasniegt roku, kādam izrādīt šo mīlestību, šo nepelnīto mīlestību tādiem cilvēkiem, kas neko nav pelnījuši, bet ka mēs varam vienkārši tā iemesla dēļ, ka mēs redzam, kā Jēzus rīkojas, ka mēs varam līdzināties viņam caur to. Amen? Amen. Un tas tāda arī ir interesanti, kad es jau kuro gadu es tieši jūtu, kad uz Ziemassvētkiem, ka Jēzum viņam ir šī, ka viņš gaida no mums, ka tā ir viņa sirds vēlēšanās, lai mēs arī atvērtu savu sirds un aizsniegtu kādu cilvēku. Viņi kaut vienkārši apciemot, kaut ko aizvest, kā dāvanu, samīļot, izrādīt uzmanību. Ja? Taču tik daudz vietoļu cilvēku. Un katram kaut kur kāds pazīstams ir, kas ir viens pats kaut kur pamests. Un es domāju, ka šis Ziemassvētku laiks, viņš tādā veidā, tā ir vislielākā dāvana, ko mēs varam Jēzum uzdāvināt, ka mēs apciemojam kādu cilvēku, kas ir vientuļš kaut kur atstāts, pamests. Ja? Varbūt viņš pasaules acīs ir vispār nekas, ja? Bet Dievs viņu vienkārši, Dievs viņu ir radīgs. Ja? Un mums nav tiesību kādu nosodīt vai tiesāt, ja? Kā mēs lasījām, ka viņš tur tāds vai šitāds. Viņam arī ir tiesības saņemt mīlestību. Ja? Katram ir tiesības saņemt mīlestību. Un izlasīsim tālāk Romiešiem 13:8 līdz 10. Un šeit Pāvils saka, nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jo bauši tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemam kopā ar šī vārdā, proti, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Interesanti, ka Pāvils viņš saliek kopā visu bauslību, faktiski dažos vārdos apvienā visu. Viņš saka, ka bauslības piepildījums ir mīlestība. Ja? Amen. Amen. Un es atceros, man arī bija tāda situācija, kad man bija jābrauc uz radiniecei vienai uz Bērēm, vai radniekam, es neatceros, tas jau gadus atpakaļ. Un tur bija tā, ka es ilgi nebiju saticies, un mums bija tāds nepārāk attiecības ar tiem radiem iepriekš. Tieši dēļ tā, ka mēs bijām izvēlējušies sekot Jēzum, ka mēs tur pametuši viņus, un tur jocīgi vai tā. Kurš tur padomā, bet tā arī pat laikā uzaicināju uz šīm Bērēm, un tagad es gatavojos un domāju, kā un ko, un tā kā arī, zinu, kādu laiku neesi saticis tos cilvēkus, domā, kā teiksim, kā tas viss būs. Un tad es dzirdu Svētais Gars vienkārši runāju. Viņš teica, ka tur tāda bagāta publika, dažādi ietekmīgi cilvēki un bagāti. Un tagad man ar viņiem jātiekās un domāju, kas un ko. Un es tad Svētais Gars, es pa ceļu lūdzu, Svētais Gars saka, ka tas, kas viņus aizskars, ja paņems, tā ir mīlestība. Interesanti, kad viņš jau var būt ārēji, tur, tā kā ļoti varēts un bagāts un tam līdzīgi, bet ja viņš dzīvo bez Dieva, viņš dzīvo bez mīlestības. Un vienīgais, ar ko mēs viņus varam tā kā, faktiski jau, ko mēs viņam citu varam parādīt, viņam jau viss pārējais ir, bet viņam nav pats galvenais. Pats galvenais nav mīlestības, ja. Un tā dzīve arī, mēs, teiksim, vērojam no malas, tā dzīve ir tāda izdzīvošana, ja. Tā kā vilku barā, kurš stiprākais, kurš visu laiku tāda sacensība, tāda agresīva tāda sacensība. Un kāda tur mīlestība, ja. Kurš nograuzīs, kurš apēdīs, ja. Un tas ir tas, ko mēs varam dot jebkuram, ja. Jebkuram. Vienalga, tas cilvēks, viņš ir tādā stāvoklī, ka viņam nav nekā, vai viņš varbūt arī super bagāts, bet ja viņš dzīvo bez Dieva, viņš dzīvo bez mīlestības, un viņa dvēsele ir tukša, viņa sirds ir tukšē. Un tas ir tas, ko mēs varam dot jebkuram, ja? Un tas arī, kā Pāvils saka, tas ir bauslības piepildījums, ja? Kad mēs varam parādīt ar savu dzīvi, kad ir kaut kas vairāk nekā vienkārši kaut kāda sacensība savā starpā, vai kaut kāds, teiksim, tas, kaut kāda tiekšanās pēc kaut kādiem mērķiem, kas dod tikai tādus momenta
gandarījumu. Kā pieņemsim, kaut vai mašīnu jaunu nopērk. Tas gandarījums ir ļoti īsti. Tā kā man māsīts nopirkt mašīnu, pilnīgi jaunu. Viņa atbrauc mēnesi, viņa bija pabraukusi. Tur jau noskrāpēts, jau kaut kas. Un viņai jau zūd jau tas gandarījums. Protams, ka slavu Dievu par jaunām mašīnām, bet ne jau tas ir tas, kas dod vērtību dzīvē. Ja? Vērtību dzīvē un vai piepildījumu dod mīlestību. Ka mēs viņus saņemam un mēs varam dalīties. Mēs viņus saņemam un mēs varam dalīties. Ja? Ka mēs viņu neatstājam tikai sev. Amen? Un Jāņa 1. vēstule 4, 7 līdz 8 saka, mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Tik spēcīgi vārdi Jāņa. Viņš saka, ka tas, kas nemīl, Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa, 7 līdz 8, ja? Kas nemīl, nav Dieva atzīmes. Ja? Un tāpēc arī ir tas, kad Dievam nepatīk Jēzus visu laiku. Ar ko viņam bija lielākās cīņas dzīves laikā uz zemes? Ar farizēju, pareizi? Ar reliģiju. Tāpēc, ka reliģija, viņa zina vārdu, viņa zina likumus, bet viņa nemīl. Un šeit Jānis saka, kas nemīl, nav Dieva atzīmes. Ja? Cilvēks varbūt zina no galvas visu Bībeli, ja kā vispār rabīniem bija 5 mazus gramus no galvas jāzina. Jēga kāda, ka mīlestības nav viņā. Ja? Viņš nav Dieva atzīmes. Iedomājieties, šie cilvēki, viņi zināja vārdu no galvas. Atnāk Jēzus, viņi nepazīst to, ka tas ir Mesijas. Kā tas var būt? Ja? Tāpēc, ka viņi nebija Dievu atzinuši, jo viņos nebija mīlestības pret savu tuvāko. Ja? Šī līdzība, ko Jēzus arī runāja par šo samarieti, ja? kas apkopa šo cilvēku, kas bija sasists un pamests, un kur viņš rāda to liecību, ka tur paiet garām viens, paiet garām otrs, un aiziet pēc tam parasts cilvēks garām un sāk rūpēties par šo. Jo reliģijai nav nekādas daļas gar mīlestībai. Un tālāk Jāņa vēstule, tāpat 1. Jāņa vēstule no 4. nodaļas 16 līdz 21. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnīgu mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tas, kas mīl Dievu, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Šī ļoti spēcīga rakstvieta, ja, kad man arī tieši tas pants gadiem gājis cauri, tā kā, kad baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgi mīlestība aizdzen bailes. Ja. Ko tas nozīmē? Kā tad šī pilnīgā mīlestība aizdzen bailes? Tas ir tas, kad mēs iepazīstam Dievu kā savu tēvu, mēs iepazīstam viņa raksturu, mēs iepazīstam viņa būtību, un mēs ieraugam to, ka viņa galvenā būtība vai centrālā būtība ir tas, ka Dievs ir mīlestība. Dievam ir ticība, Dievam ir spēks, Dievam ir vara, ja, bet viņa centrālā būtība ir tas, ka viņš ir mīlestība. Ja. Un tad, kad mēs viņu iepazīstam, un mēs iepazīstam to, ka viņš mūs mīl tikpat ļoti, kā viņš mīl savu dēlu Jēzus Kristu. Ja. Tāda šī mīlestība aizdzen katras bailes no mūsu dzīvēm. Jo lielākās bailes, kāds cilvēkiem ir, kad cilvēki dzīvo bez Dieva pasaulē, kāda būs rītdien? Kas būs parīt? Kas būs tad? Kas būs tas? Visu laiku tāds tā kā jautājums, kā es to izdarīšu, kā es šito izdarīšu? Un tas ir tā iemesla dēļ, ka cilvēks redz tikai savus spēkus. Ja?
Viņš redz tikai sevi, viņš redz savus, ko viņš var izdarīt, ko viņš nevar izdarīt. Un īpaši šī laikā, kad pasauli tik strauji mainās, sākot faktiski no šī Covid laika, visi šie pēdējie gadi, kad Covid vēl nebija beidzies, sākās karš Ukrainā. Ukrainas karš nav beidzies, sākušies ir vairāk jauni kari, apkārt Izrēlē, Sīrijā, tagad nemieri Gruzijā, nemieri Dienvidu Korejā, dažādās valsts vietās. Un cilvēki skatās un ir šīs bāžas, ir šīs bailes par to, kāda būs rītdiena, ko rītdiena nesīs. Un īpaši arī, teiksim, tad, kad cilvēki ļoti daudz skatās masu medijas. Mēs pat bijām ekskursijā Latvijas televīzijā, un žurnālisti paši saka, mums visu laiku sliktas ziņas. Visu laiku sliktas ziņas, ja? Un cilvēki skatās šīs sliktās ziņas un vēl piepildās ar šo baiļu atmosfēru, tāpēc, kad neredz to, ka kāds taču ir, kurš mūsu mīlkārts, rūpējas par katru nākamo dienu, ne tikai šo dienu, un arī aiznākamo, ja? Un viņa rūpes viņš ir spējīgs parūpēties, ja? Mēs esam derībā ar viņu, ja? Asins derībā, ja? Jaunā derība tā ir asins derība ar Dievu, ja? Pateicoties tam, ko Jēzus izdarīja pie krusta, pateicoties viņa asinīm, mēs esam asins derībā ar Dievu, kuram ir visa vara, viss spēks, un kurš ir teicis, ka viņš mūs nekad neatstās, kaut arī tēvs vai māte mūs pamest, viņš ir apsolījis, ka viņš mūs nekad nepametīs, ja? Ka viņš nekad mūs nepametīs, un ka mēs iepazīstam šo viņu mīlestību, mēs piepildamies ar šo viņu mīlestību, un tas aizdzen katras bailes no mūsu dzīves. Ka mēs vienkārši nedomājam par tādā virzienā, mēs domājam pilnīgi citā virzienā, mēs domājam, lai kas arī būtu, Dievs parūpēsies. Amen. Lai kas arī notika, Dievs parūpēsies. Ja mēs nevaram izmainīt pēdējo laiku šos notikumus, kad pasaulē aizvien vairāk būs bēdas, bet mūsos tas, ko mēs varam katru dienu vairāk un vairāk paļauties uz viņu. Vairāk un vairāk viņu iepazīt. Ja? Kā svētais gars man arī teica, ka es lūdzu Siguldā par šo meitenīti, kas prasīja, ka viņa grib vairāk uzticēties Dievu, vairāk ticēt viņu, vairāk uz viņu paļauties. Svētais gars skaidri, kas vienkārši atbild bija, vairāk jāiepazīst. Ja? Kā tu vari uzticēties, kā tu vari paļauties uz to, ko tu nepazīsti. Ja? Un kā šeit rakstīts, ka ar to mīlestību pie mums ir kļūst pilnīgi, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šī pasaulē. Droša paļāvība tiesas dienā, ka mēs nedzīvojam bailēs no tā, kas būs. Mēs nedzīvojam bailēs no tā, ka Dievam varbūt ir kaut kādas sliktas domas attiecībā par mums, bet mēs esam iepazinuši viņu, mēs esam ieraudzījuši viņu kā mīlestību, ja? Un ka šī mīlestība aizdzen visas bailes, visas, ja? Gan šīs dzīves bailes, gan arī bailes no tiesas, ja? Ka mums ir droša paļāvība tiesas dienai. Spēcīgi šie vārdi, jo kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šī pasaulē. Mīlēsim, jo viņš mūs ir pirmais mīlējis, ja? Un arī tālāk ir ļoti spēcīgi šie vārdi. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Ja? Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš ir redzējis. Ko viņš nav redzējis. Ja? Amen? Amen. Citreiz arī var dzirdēt to, ka, es mīlu Dievu, bet nemīlu draudzi. Ja? Kāds ir iespējams? Ja? Un kā tu vari atraut galvu no ķermeņa? Ja Kristus ir galva un draudzi ir Kristus miesa, ja? Un kā tu vari nemīlēt ķermeni? Ja? Kaut kā neiet kopā, pareizi. Tas jau ir rakstīts, kā tu vari mīlēt Dievu, ko tu nesi redzējis, ja tu nemīli savu brāli. Ja? Dievs ir mīlestība, mēs esam viņa bērni, mēs esam mīlestības bērni. Un Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa no 12. līdz 13. Tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības kā šī,
ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Un vēl no Mihas vecā darība 6:8, pravietis Miha. Un šeit pravietis runā tāds vārds: Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, īstenot dzīvē mīlestību un pazemīgi staigā savu Dievu priekšā. Tas ir tas, ko Dievs, tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, īstenot dzīvē mīlestību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Un interesanti, ja, kad tie visi ir darbības vārdi. Ja. Darīt taisnību. Nevis sēdēt tikai un klausīties, bet darīt taisnību. Īstenot dzīvē mīlestību. Tas arī darbības vārdi. Realizēt caur savu dzīvu mīlestību. Un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Ja. Pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Pāvela vēstule romiešiem 12, 10 un 13. Brāļu mīlestība jūs starpā, lai ir sirsnīga. Centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā, palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Un interesanti, jā, kad es biju Indijā 2 reizes, man bija iespēja būt misijas braucienos uz Indiju. Un indieši, viņi ir pēc savas būtības, viņi ir austrumu tauta. Un tur ir daudz lietas, bibliskas lietas, tu vari redzēt viņu sadzīvē. Piemēram, ciematā aka, ja, kā Bibelē rakstīts, kā Jēkab aka, un visi šie notikumi, kas notika aku. Ja. Tieši tā arī Indijā ir tur. Meitenes sanāk no rīta, tur smeļ ūdeni, un tur ir lielākais viss jaunums uzzina, un viens otru satiek. Viss dzīvo ap aku grozās, tāpēc, ka nav katram savu aku. Ir viena aka, kas ir ciemata centrā. Tad, pieņemsim, tur arī tāda arī līdzība bija interesanti, kas man likās ļoti interesanti, ka tur bija iejūgti 2 vērši un kopā sajūgti tādā, un viņi zemi apstrādāja. Un tas ir tas, ka nevēlas jūgu ar neticīgo, ja? Viņi iejūgti jūgā, ja, tāda, un viņi iet pāri. Un tas ir tas, ko tas nozīmē nejūgt jūgu ar neticīgo. Kad, ja tu sajūti sev kopā ar neticīgo, tu jau nevari, tā kā normāli iet, tev visu laiku kāds vai bremzē, vai tev kaut kur vai pa labi, vai pa kreisi, tu gribi iet taisni, tev vai pa labi. Un, bet tas, ko es gribēju par šo rakstietu, kad centieties parādīt viesmīlību. Viņi ir ārkārtīgi viesmīlīgi. Mēs bijām pie svešiem cilvēkiem, ko mēs pirmo reizi redzam. Un viņi tiešām, tur tā nabadzība, tā mūsu nabadzība nav salīdzināma ar viņu nabadzību. Tur tā nabadzība ir, es nezinu, cik lielākā pakāpē. Un viņi, neskatoties uz to savu nabadzību, viņi vienalga ir viesmīlīgi. Un viņi pēdējo tur atrod, kas viņiem kaut kas ir un cienā mūs vēl. Un tā kā priecīgi, ka mēs atbraukuši un kā šeit arī rakstīts, centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā, jūsu mīlestība, lai ir sirsnīgi. Un tas ir tā, brīnišķīgi to izdzīvot, ja, kad, piemēram, ja runā par Zviedriem, ja, pat dokumentālā filma ir uzņēma par Zviedriem, ka Zviedri ir visvientuļākā nācija. Visvientuļākie. Tāpēc, ka viņi ir dzīvo, tas dzīvesveids ir tāds, kā Kāris arī teica, ka viņam ir ļoti plašs tas loks ap sevi, neaizskaravības loks, ja? Mana teritorija, kurā nedrīkst neviens cits ienākt. Un, protams, ka ja cilvēki dzīvo ar tādiem lokiem, katram savus lokus, kurā nevienam nav vietas, tikai viņam ir vietas. Un, protams, ka pienāk vecumdienas, viņš ir vientuļš. Bet viņš jau pats nevienu nav ielaidis savā dzīvē. Bet, teiksim, tajā austrumu kultūrā viņi ļoti cieši un tās attiecības ir patiesi tāds sirsnīgs un vienkāršs un atvērts, kad mēs dažas dienas tos cilvēkus, viņi mums sāk stāstīt tādas noslēpumus, kas saistīta ar viņu personīgo dzīvi un tā kā uzticību. Un, protams, ka neviens jau tā kā neizmanto to uzticību, lai kaut kā pēc tam iet tur izbazunēt. Bet tā austrumu kultūra ir tā ir bibliskā kultūra, ja? Tā ir bibliskā kultūra. Bībeli nav zviedri sarakstījuši ar savu tādu atturības
Bet ka mēs mācāmies arī parādīt viesmīlību. Ja? Un Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļa, 34, 35. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu, no tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jūs būs mīlestība savā starpā. Tad milzīga atbildība, jā. Nevis no tā, ka tev krustiņš kaklā vai tu staigā pa pilsētu ar lielu bībeli un liels krusts varbūt vēl uz tās bībeles vai zivtiņu uz mašīnas uzzīmēt, bet pazīst no tām, ka jūs cits citu mīlat, ja? Ja jūs uz mīlestību savā starpā. Amen? Un 3. Mūzes arī viens no vecās derības pāns. 19. nodaļa, 18. pāns. Un Dievs saka, tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sev pašu. Es esmu tas kungs. Ja? Amen. Amen. Tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sev pašu. Un tad mums ir jāmīl, mums ir pirmkārt jāmīl Dievs, kā šeit rakstīts, savu tuvāko mīlēt, kā sev pašu. Ja? Tad mums ir jāmīl sevi, un trešais mums ir jāmīl savu tuvāko. Un kāpēc arī šeit rakstīts, kā sevi pašu? Jo, ja mēs sevi nemīlam, ja mēs nepiepildamies ar šo patiesību, Dieva vārdu patiesību, kad Dievs mūs mīl, un nepiepildamies paši ar Dieva mīlestību, tad ko mēs varam iedot kādam naudu? Pareizi? Un kā tu vari iedot kādam naudu, ja tev pašam nav naudas? Un tieši tāpat arī ar mīlestību, kad ja tu sevi nemīli, ja tev priekš sevis nepietiek Dieva mīlestības, tad ko tu vēl citam var iedot? Un tāpēc mums ir arī sevi jāmīl, tāpēc arī Bībele runā pret nosodījumu, ja, ka tiem, kas ir Jēzu Kristu, ka mēs esam jauns radījums un nav nekāda nosodījuma par kaut kādām vecām lietām vai vecām dzīvēm vai tām kļūdām, ko mēs esam pieļāvuši. Amen? Un kā Jēzus mīl ar pašaizliedzīgu atsaucību atteikties no sava egoisma otra labā. Ja? Tā definīcija ar pašaizliedzīgu atsaucību atteikties no sava egoisma otra labā. Un mīlestība ir saistīta ar upuri. Tas vienmēr kaut ko maksā. Ja? Tas vienmēr kaut ko maksā. Tas maksā tev izjaukt to tavu zviedra neaizskaramības apli un ielaist citu cilvēku savā teritorijā. Ja? Un varbūt viņš izdarīs ne to, ko tu gribi. Ja? Tu viņu uzaicini mājās, viņš tev apēd visus tos vakariņas. Ja? Mazākais, bet nu tā. Tas vienmēr kaut ko maksā, ja? Un Pāvila vēstule romiešiem 7.12 saka, tad bauslība kā tāda ir svēta, bauss kā tāds ir svēts, taisns un labs. Un mums ir jābūt svētiem attiecībā pret Dievu, taisniem attiecībā uz sevi un labiem attiecībā pret citiem cilvēkiem. Un interesanti, ka paralēli, teiksim, tā kā šīm trim lietām, kad svēta Dievam, taisni attiecībā uz sevi un labi attiecībā pret citiem cilvēkiem, paralēli ir tas, ka pasaule balstās uz Dieva vārdu, uz pielūgsmes un uz labdarības. Tas ir tā kā no vecās derības, tās trīs lietas, Dieva vārdu, pielūgsme un labdarība. Tad, teiksim, attiecībā par to, kad labi pret citiem cilvēkiem, kad tas arī ir kaut kāda rīcība, ja? Kā mēs lasījām, nevis mēs vienkārši esam vārda klausītāji, bet mēs esam vārda darītāji. Ja? Vārda darītāji. Un es vēl gribu izlasīt Pāvila pirmā vēstuli Korintiešiem 13. nodaļa no 1 līdz 13 paplašināto tulkojumu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs, varš vai šķindošs zvārguls. Un ja man būtu pravieša dāvanas, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļums, un ja man
būtu pilnīga ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es esmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestība, tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturās piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaists, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā atklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidz, praviešu dāvans beigsies, valodas apklasīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi ir mūsu mācība. Ja? Interesanti vārdi, ja, ko Pāvils saka, nepilnīgi mūsu atziņa un nepilnīgi mūsu mācība. Bet kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, un man bija bērnu tieksmes un bērnu prāts. Bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērnu dabu. Tas bija parastais, bet es gribēju vēl paplašināt tā mazliet. Mīlestība turpinās ilgi, viņa ir pacietīga un laipna. Mīlestība nekad neskauž un nav greizsirdīga. Viņa nav lielīga, nemeklē savu labumu un nav augstprātīga. Viņa nav pašpārliecināta, augstprātīga un uzpūsta lepnībā. Viņa nav rupja, neaudzināta, nerīkojas nepieklājīgi. Mīlestība neuzstāja uz savām tiesībām un saviem ceļiem, tāpēc, ka nemeklē savu gribu. Viņa neapvainojas, nav kaprīza, nepienemina ļaunumu, un ko viņai nodarījuši, nepievērš uzmanību netaisnībai un nodarītajām ciešanām. Nepriecājas par netaisnību, bet priecājas, kad uzvar taisnību un patiesību. Mīlestība maksā vairāk par visu notiekošo, viņa ir gatava noticēt labākajam katrā cilvēkā. Viņas cerība nepazūd nekādos apstākļos, un viņa visu panes, nekļūstot vājāk. Mīlestība nekad nebeidz, nekļūst vājāk, nenoveco un nebeidzās. Amen? Amen. Un tā ir, un interesanti, jā, ka Dievs viņš katrai šai lietai vai tēmai vai būtībai viņš iedod tā kā aprakst, ja. Un es arī daudz gadus atpakaļ biju auģu ģimeņu kursos, un tur viena universitātes pasniedzēja, viņa doktori bija, viņa saka, ka, nesot īsti skaidrs, kas ir mīlestība. Cilvēki gadiem mācās iegūst visādas titulus, bet līdz galam nav skaidrs, tāpēc, ka pasaulē mīlestība viņa lielā mērā balstās uz jūtu, nejūtu un visu tajā dvēseles līmenī. Bet Dieva mīlestība, viņa ir ļoti skaidri definēta. Ja? Viņa ir skaidri definēta. Un tur nav nekādas neskaidrības. Tāpat vēstuli, ja, ko mēs tikko lasījām 13. nodaļa. Tā ir mīlestības definīcija. Mēs vienkārši ņemam likmeni, un kā bija rakstīts Jāņa vēstulē, kad kāds viņš ir, tādi arī mēs. Ja? Mēs ņemam piemēru no Jēzus, mēs esam vārdu darītāji, un mēs rīkojamies saskaņā ar to, kā viņš dara šīs lietas. Tāpēc jau arī mēs esam viņa mācekļi, viņa klausītāji. Viņa klausītāja pulks, kas tikai klausās. Ja. Mēs esam viņa mācekļi, un māceklis dara to, ko dara viņa skolotājs. Amen? Amen. Un tāpēc arī izmantosim šo laiku un piepildīsimies vairāk un vairāk ar Dievu mīlestību un dalīsimies ar šo Dievu mīlestību ar citiem cilvēkiem. Amen? Un palūksim arī nobeigumā. Halleluja, dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu atklājies katram no mums kā mīlestība. Ka Tu esi mīlestība, ka Tu esi Dievs, kuru vienīgais motīvs, kāpēc Tu vispār katru no mums esi uzrunājis mīlestību. Kāpēc Tu vispār radīji šo planētu ar zemi un radīji cilvēks tikai vienīgi Tavs motīvs, radīšanas motīvs ir mīlestība. Tas, ka Tu meklē kādu, ko mīlēt un dod katram mums šo spēju saņemt Tavu mīlestību, piepildīties ar viņu tik ļoti, ka mēs varam, lai šī Tava mīlestība mūsos ir kā pārmējošs mērs, ka viņa plūst pāri
Un mēs varam aizsniegt citus cilvēkus ar tavu mīlestību, kungs. Un mēs tev lūdzam, tiešām svētais gars palīdz katram no mums. Palīdz mums ieraudzīt to, cik ļoti Dievs mums mīl, ka viņš atdeva visdārgāko, lai iemantotu tevi un mani, ka viņš ir noslēdz ar mums šo asins derību, ka viņš ir apsolījis, ka viņš mūs nekad neatstās. Lai tas kļūst dzīvs mūsu dzīvēs un lai tas atnes pārliecību un pilnīgi brīvību no jebkādām bailēm. Jēzus Kristus vārdā es pavēlu katram baiļu garam atkāpties. Jēzus Kristus vārdā es tev pateicos tās, ka tu izlēji un piepildi mūs tiešām ar savu mīlestību, un ka tavu mīlestību plūst kā pāram ejošs mērs Jēzus Kristus vārdā, ka tavu mīlestību aizskalo katru nepiedošanu, katru kaut kādu aizvainojumu Jēzus Kristus vārdā, katru kaut kādu rūgtumu sakni tavu mīlestību vienkārši izrauj ar saknēm, kungs, halleluja, un atnes mums pilnīgu brīvību un vienotību ar tevi, kungs, lai mēs varam būt tev tuvāk un tuvāk, lai mēs varam tevi sajust tavu vēlpi, sajust tavu pieskārienu, sajust tevi savās dzīves gaitās, un lai mēs varam dzirdēt tavu balsu un dod mums šo spēju, ka mēs varam ne tikai dzirdēt, bet ka mēs varam arī paklausīt tavai balsī, Jēzus Kristus vārdā, un mēs tev pateicamies tās, ka tu dari mūs patiesi par saviem mācekļiem, ka mēs ejam un daram tavus darbus, tā kā tu katram no mums esi paredzējis. Jau pirms mēs šeit bijām piedzimuši uz zemes, Jēzus Kristus vārdā tās, mēs tev pateicamies tiešām par tavu brīnišķo mīlestību. Mēs tev pateicamies, Jēzus, ka tu biji gatavs uzņemties šo krustnāvu un augšām celšanos, lai iemantotu katru no mums. Katru no mums tu redzēji, tad, kad tu biji pie krusta, tu redzēji katru no mums, un tavu mīlestību plūda pāri un aizsniedza mūsu kaut kādos dzīves brīžos. Un mēs lūdzam tiešām svētais gars vārdu un parāda katram no mums kādu cilvēku, ko mēs varam arī padalīties ar tavu mīlestību, kungs. Halleluja! Jēzus Kristus vārdā. Amen, amen, amen.